Droši vien tests, kas visiem interesē visvairāk. Cik tālu tos ragus var redzēt? Trofeja ir arī Andrejam mašīnā. Jā, neliela. Nu labi, nu tad skatīsimies, kas mums tīs sanāks. Skatīsimies ar visu Telos sēriju, sākot ar mazāko XQ35 un 350 mm lēcas, XG sensors, XP un XL. Davai, tad es eju. Davai. Jā. Aiziet, jā. Tu tikai atnāc apakaļ. Tad mums ir trofeja. Rudzu laukā šobrīd novāzējusies 60 metriem. Nu, tad jautājums ir tāds, vai var redzēt trofeju pirmām kārtām un veiksmes gadījumā, vai viņi var izvērtēt. Ja mēs ejam uz maksimumu, mēs liekam visaugstāko jūtību. Tātad pirmā atzīmīte 60 metros. Nu, pa ko es fanoju? Es fanoju pa Telos XQ35 un tur var redzēt perfekti. Var saskaitīt žuburus. Es teiktu, var pat izvērtēt nedaudz arī masa. Tie, kas vēro video, varētu likt tā kā uzdevumu. Nu, kā varētu novērtēt to trofeju tur? Bronza, zelts, sudrabs, ne? Jā, davai pēc. Mēs varam paturēt noslēpumā. Pēc termo var pateikt, tā kā, kas ir. Nu, jā. 100 metri. Nu, protams, ka ar XL brāda ārkārtīgi labi. Ielikām attēlā. Lai mēs varētu vēl nedaudz zūmiņā redzēt. Ar konkrēto vietu man interesē XQ35, mans favorīts. Jā, nu un arī es jau pateikšu, jā, diezgan labi var saprast, kas ir spīle, kas notiek augšā. Tā kā, jā, nu ir graudaināka bilde, viennozīmīgi, bet, nu, 100 metros ir absolūti skaidrs, kas tas tās mums ir. Andrejs ar ragiem. Tad 100 metri, XP50, kā es jau gaidīju, ir ļoti izteikts kontrastēns attēls, ļoti jūt temperatūras starpības, pat ja mēs paskatāmies ragu galus, viņi ir vēsāki nekā visi pārējie, kas ir vairāk uzsiluši. Protams, arī jūt bišķiņ graudainību, un tas ir tāpēc, ka 17 mikronu pikselis, pārējiem uz modeļiem ar 12 mikronu pikseli izmēru, nu tad šeit teikšu tā, ka graudainību neredz arī attēls attēlā režīmā, un nu, ļoti skaista un forša bilde. Tikums sakarīgi, ka, protams, laikapstākļi tagad ir nomierinājušies ļoti, vairs nelīst, un arī vējiņš nav, un XL vienkārši fantastiski. Es teikšu, jā, drīz to digitālu un naktsredzamību vispār nevajadzēs, jums būs šādas te termokameras. Nu super, es domāju, ka sūtam Andreju vēl bišķiņ tālāk, pa 100 metriem, uz 200 lai iet. Lai uz 200. Aiziet, jā. Tad īsumā, ja mēs izējam cauri visām termokamerām, XQ35, jā, var redzēt, kad ir ragi. Es teikšu tā, ka žuburus jau diezgan grūti izvērtēt, jā, vai tur ir spīle, vai tur jau ir 3 vai 4, bet var pamanīt diezgan izteikti ragus uz 50 mm objektīviem. XP50 var ļoti labi atpazīt temperatūras starpības, vēl joprojām ragu gali mums ir vēsāki, līdz ar to tumšāki. Un, ja ieskatās attēlā, kas ir pieskāršīgs palielinājums, es teikšu, ka arī diezgan labi var saprast, vai viņš būtu medījums vai ne. Nu, un tad vasaras, kā saka, gāzējus un termokameras ir 12 mikronu pikselī. Jā, un šeit tiešām var labāk saprast nekā XP50. Jā, var redzēt, izdalīt augšā mazos žuburus. Kontrastējums nav tik labs kā XP50, bet ragu žuburus redz noteikti labāk. 7-kāršīgs palielinājums ekrāns ekrānā un diezgan labi šādā zūmā arī 216 metros notur. Nu, un tad uz Andreja favorītu XL50, nu tas vēl joprojām nebeidz pārsteigt, tāpēc, kad, nu, vienkārši fantastiska bilde. Un pats galvenais, kad redz ļoti laba trofeja un arī tālumā meža siena izskatās vienkārši kolosāli. Nu ko, nu es teikšu tā, viss kārtībā. 300 metriem mēs testējam Telos termokameras. Sāksim ar mazāko XQ35. Labā ziņa ir tāda, ka te var pamanīt, kad ir ragi izteikti, izvērsumu var redzēt, bet jāsaka tā, ar žuburiem ir pavisam švaki. Es teiktu, ka, nu, saprast nevar, vai tā ir spīle vai nespīle, bet ļoti labi var saprast, kad ir ragi. XP50, ļoti jūtīgs sensors, kontrastēns vēl joprojām nebeidz pārsteigt, un arī šādā attālumā var redzēt ragu galus, kas ir vēsāki, un vietas, kas ir vairāk saulē uzsilišas un siltākas, bet arī šeit es teikšu tā, ka var nedaudz nojaust žuburu skaitu, bet izvērtēt, kādi ir tieši trofejas pašas augšas, te jau ir diezgan grūti. 50 mm lēcām un 12 mikronu pikseli, tad šīs te vēl joprojām ir bišķiņ spēcīgāks nekā iepriekšējie, un es teikšu, ka jā, var saprast, ka tur ir kaut kas spīļveidīgs. Šajos sausajos laikapstākļos 640 sensors ar 12 mikronu pikseli rāda labāk nekā XP50. Nu, tad, protams, uz medus maizi ļoti forši notur mums stabilu attālumu mērīšanu. Nu, bilde ir kolosāla. Nu, tad sevi cienošs mednieks tāpatām šādos attālumos nepieņemtu lēmumu, bet tieši pašu
žuburu skaitu ar šo, nu ļoti līdzīgi es teikšu tā kā XG, bet bilde ir daudz detalizētāka. XL ir to vērts. Taisnība, jā. Diemžēl viņš ir 2 reizes dārgāks nekā XQ. Bet tu vari viņu pēc tam uzlabot uz šito modeli. Nu jā, tā ir labā ziņa. Tā ir labā ziņa, un tev visu laiku būtu tāda sajūta, kad ir kaut kas jauns. Es pateikšu tā, ka līdzīgi tā kā stāstā ar Digex. Tā, kad es sev Digex atjaunoju un ieliku iekšā balistiku, man bija tāda sajūta un tāds prieks, ka ir jauna rotaļlieta. Tādā ziņā tad to XQ35 var pilnveidot. Bet, nu, tas lielais uzdevums ir tāds, ka tik tiešām vai var redzēt trofeju vai nevar redzēt, vai ir ragi vai nevar redzēt. Es teikšu tā, ka viss šīs termokameras to lieliski parāda. Nu, ko, ejam līdz 400 metriem, jautājums, cik tas Andrejs vēl mums izturēs, jā? Andrej! Aiziet vēl 100 metrus! Uz 406 metriem, ja precīzi. Mums tālumā tur ir trofeja ar visu Andreju komplektā. XQ35. Mēs vēl joprojām redzam, kad ir ragi. Jā, par žuburiem var aizmirst, bet ragus var pamanīt. Es pat teiktu, te var sajūt, vai tie aļņa vai brieži ragi, bet ragi ir pamanāmi, kas ir, man liekas, diezgan patīkami. Šādai termokamerai 35 mm objektīvu. Skatāmies XP50. Ļoti līdzīgs tās kā XQ35, kad žuburi vairs nav saprotami, bet, nu, bildes kvalitāte dēļ labā kontrasta, kad tu redzi vienkārši labību, kā saule to ir uzsildījusi atšķirīgi. Tas pārsteidz, jā, bet, nu jā, ragus redz, bet saskaitīt nevar. Tagad ar 12 mikronu pikseļiem te var nojaust, kad ir žuburi, acu žuburus var redzēt, un arī var redzēt, kad augšā nav tikai durkļi, bet ir kaut kādi veidojumi. Nevar saprast, vai tur ir spīle vai trīnieciņš, bet ir bilde labāka nekā XP50. Labība izskatās viendabīgāka. Un tad, protams, līdz labākajai, nu un tad šeit ir, jā, tad es saprotu, kāpēc ir jāpērk XL, jo šeit žuburus izteikti labāk var saprast. Un es teiktu, kad jā, ilgāk paskatās un pagriež pa labi pa kreisi, var arī saprast, kas notiek ragu virspusē. Nu, tad spiežam ārā no XL, es uzgriežu, uzliekam 14, jā. Ir jāgrozīt palielinājumu, mēs redzam labāk ragu galus, uzliekam mēs uz XG, arī uzliekam 14. Arī tāpatām var ļoti labi redzēt ragu galus. Tas ir pārsteidzoši, bet šeit gan mums tikai 10-kāršīgs palielinājums būs. Jā, nu tad tagad uzliekam uz 10 un mēs saprotam labāk žuburus. Bet ne tik labi kā 12 mikronu pikseli. Paņemam vismazāko no visas sērijas XQ35. Nu jā, diemžēl zooms nedaudz mums palīdz. Mēs varam saprast, ka tie nav aļņi ragi, bet brieži ragi. Bet, nu jā, par ragu saprašanu ir diezgan grūti, jo tāpēc, ka mēs jau sākam redzēt, no cik pikseļiem mums sāk sastāvēt bilde. Labā lieta ir tāda, jā, ja tā ir rudens tāda saulaina diena vai pēcpusdiena, kas mums ir šobrīd 7:30, tad es teikšu, ka termokamera noteikti nodara. Es, kad skatos ar aci, nu es redzu, ka tur ir kaut kāds objekts, bet es vispār neredzu ragus, absolūti. Nu ko, pamokam Andreju puskilometru, tad gan, lai viņš nāk apakaļ, ja? 500 metros, sākam ar XQ35, ko mums viņi rāda. Rāda to, ka Andrejs vēl nav nokritis labībā iekšā, ir savas tehnoloģiskās līnijas, un šitien jau var nojaust, kad ir ragi. Un tas arī īsumā viss. Pilnīgi nav nekādas nojausmas, kādi tie ir, bet, nu jā, labā ziņa tāda. Ka var redzēt. Var redzēt, jā. XP50 var labāk saprast ragu garumu, var redzēt arī acu žuburus. Pats galvenais, kas man patīk ļoti XP, ka tu vienkārši redzi temperatūras starpību, kā labībai atšķirās tur, kur viņi ir zemāka, kur ir augstāka, kur saule savādāk spīd. Tas ir ļoti forši. Nu, un tad jaudīgākās kameras ar 12 mikronu pikseli XG. Šeit var saprast to, kad ir labāka kvalitāte nekā XP. Pat var redzēt žuburus, starp citu, ir ok, es teikšu tā. Nu, tad ar XL. Nu jā, ar XL krietni. Te var redzēt tiešām tāpatām kā uz 400 metriem, ar uz 500 metriem te var redzēt termokameras pārākumu, kāpēc ir vajadzīgs tas HD sensors, lai varētu vieglāk pieņemt lēmumus, nekļūdīties un tā. Nu jā, nu XQ var saprast nedaudz vairāk kaut ko no ragiem, kad ir kaut kāds izvērsums un kad nav tikai dūrējis kaut kādi žuburi pa sāniem. XP uz 10 reizēm liekas, ka pat foršāka bilde. Nu noteikti, tāpēc, ka 50 mm objektīvs mums ir. Un tad skatāmies tālāk uz XG. Jā, no XG, jā, tiešām, ja ir labi laikapstākļi, es visiem iesaku izvēlēties 12 mikronu pikseli, tie, kam nepatīk slapjā laikā apkārt staigāt, tad XG 12 mikronu pikselis tiešām sniedz labāku bildi. XL, jā, man patīk arī XL. Ļoti. Tā, bet es vēl uzgriezīšu maksimumu. Nu, vai lietas maksimumu. Kas tad mums mainās? Es teikšu, ka to pikseļainumu pat tā nejūt. No 14 uz 20 uz labības fona vairāk gan var saprast par to žuburu būtību. Var redzēt, jā, pirmos žuburus, acu žuburus, un augšā var redzēt, kad arī ir vēl žuburi. Un pat, ja tā ieskatās, es nezinu, vai vajadzēs video materiālā, bet no okulāra var redzēt, kad augšā arī ir spīles. Un ja tā, jā,
var nojaust vairāk. Vēl viena lieta, ko mēs tā kā neuzsvērām, baigi labā lieta manā skatījumā ir tas, ka tu nospied pogu, viņi ievibrējās. Kad vasarā liekas, ka tas nav īpaši vajadzīgs, bet patiesībā ziemā, kad nosals pirksti un tu nevar saprast, vai tā poga ir pieņēmusi tev nospiedienu, jo vienkārši tas pirksts paliek nejautīgs no augstuma. Ļoti laba lieta. Un arī, ka tu vari saprast, ka miega režīms, kad tu paturi un tev nav jāstās ierīce iekšā, ja tu uzspiež, tu jūti, ka novibrē, tas nozīmē, ka ir viegli. Nu. Jā, tieši tā. Tā kā arī vēl viens tāds sīkums, bet, kā saka, visas labās lietas dzīvē sastāv tikai no sīkumiem. Nu, jāsaka tā, ka man ļoti patīk, kā šīs termokameras rāda, un kā jau es teicu, XQ35 arī ir gana labs, jo mēs patiesībā uz puskilometru varējām pamanīt, kad ir ragi. Tas, man liekas, ir ļoti, ļoti būtiska nianse. Kā prognozējām, XP50 ar 18 mK jūtību ir ārkārtīgi fantastisks. Te ir lauks ar tādiem izteikti kalnēniem apvidiem, un arī mēs redzam, kā saule spēlējās ar labību, un kur viņi uzsilst vairāk, tā kā, nu, no tāda jūtības viedokļa šī ir vislabākā. Un man šķiet, tie, kam ir sausāks klimats, mazāk purvains un kam patīk tādā labos laikapstākļos medīt, tad noteikti XG50 ir ļoti laba izvēle. Nu, un, protams, dzīvē viss ir iekļauts, ja XL50, un es, ja tā godīgi, es nebiju skatījies. XL mums tagad nesen parādījās. Es nebiju skatījies tik tālu, ragus 500 metros. Un patiesībā, ja tu ar viņu ļoti paspēlējies, pavēro, kā tie ragi grozās, patiesībā tu diezgan detalizēta informācija un priekšnā jau tu vari saprast, kāda tā trofeja ir. Tā kā, nu, viss brīnišķīgi. Nu, un telos es saku, tā labā lieta ir tāda, ka tu, nu, pēc tāda tā kā investīcija nākotnes, tu vienmēr varēsi viņu pilnveidot. Neskatoties uz to, ka tu paņem 35, tu vari viņai pielikt attālu mērītāju. Pēc tam tu vari ielikt lielāku sensoru, lielāku objektīvu, un, kas zina, pēc XL sensoru vēl būs kaut kāds stiprāks sensors. Lai saprast, kā ierīce rāda, ir jāiet skatīties dabā. Un jāsaprot, cik mums viņi ļoti patīk, ko mēs no viņas sagaidām. Un noteikti visiem jāņem uz testu, jo tāpēc, ka katram medību platības ir atšķirīgas, zvēri ir savādāki, vide ir savādāka. Nāc pie mums, droši paņem termokameru, ņem savās medību platībās un testē, lai tu saproti, kur ir tava īstā termokamera. Protams, mēs jums noteikti palīdzēsim izvēlēties jums piemērotāko. Gaidām jūs ciemos, ieskaties LV, Dambija 2A. Liekas, mēs dabūsim pausim. Mēs esam Andreju izmocījuši pamatīgi. Tu vēl dzīvs? Kā jūties, Andrej? Ideāli. Redzi, tīreks, Gore-Tex netur jau vairs. Bikses arī nav īsti mitrum izstrīdās, bet tā jau labi. Bet ļoti labi video sanāca. Es teikšu tā, ka baigi labi varēja redzēt. Un ar manu favorītu izskatu 35,5 km pats saprast, kad ir ragi. Es tā arī domāju. Vēl es pamanīju. Nu neko, jūs ar tādā attālumā tādi punktiņi bijāt. Bet mēs arī skatījāmies no augšas, patiesībā mēs redzējām kaut kas balts, kaut kas tumšs, ragus vispār neredz ar aci. Zini, kas bija interesantākais, ko viņš pateica? Nu. Viesturs beidzot piekrīt Andrejam. Jā. Kad XL ir bomba. Tad es tev roku varu paspiet. Kaut kur man bija tāda kā 400-500 metru, tu redzi vienkārši, nu tur ir līmenis. Bet kādi man ragi redzēja, kā es tur riesta deju. Nu jā. Es jau viesturam teicu, ka labi, ka nav sezona tagad. Kad nekāds termo nepārprot. Tā ir viena lieta, bet otra lieta iedomājas, ka kāds briedis nāk ārā. Tur no sākam ragi pa gaisu un tad puķīs pa gaisu. Tā arī varētu būt, jā.